Tā, labdien, skatītāji! Mēs tagad ar Artūru esam domē, mūsu apmeklētāju laiks. Pie mums nāk cilvēki regulāri, un tad mēs tagad pie mums atnākusi viena dāma, kur tūlīt pat izstāstīs, sakiet, lūdzu, kā jūs sauc, un varbūt uzreiz, kas ir noticis, kāda ir situācija. Labdien, mani sauc Anda Kukla. Notikums ir no 22. gada, kad man taisīja vasarā operāciju. Vienkārši parastu ginekoloģisku operāciju, miomas, un operācijas laikā, kā pēc tam izrādījās, tika traumēti 2 orgāni, iekšējie urīna vads un urīnpūslis, kur, kamēr es atrados Stradiņas slimnīcā, 13 dienas viņš netika šis kaitējums atklāts. Un tādā stāvoklī arī šiem pārgrieztiem orgāniem tika izrakstīti no slimnīcas. Kad atgriezos mājās un sapratu, kad viss nav kārtībā, zvanīju, protams, ārstei, kura man ieteica griezties nākošajā dienā. Un, protams, es to nedarīju un negaidīju. Es griezos tajā pašā dienā Gaļas slimnīcā, kur jau pēc kaut kur nakts laikā man atklāja, ka šie orgāni ir traumēti un pārgriezti. Pēc dienas, kad es pavadīju slimnīcā, man tika veikta otrā operācija, kur tika novērsts šis kaitējums, šie traumētie orgāni tomēr operācijas laikā, un varbūt arī dēļ ilgstošā kaitējuma nediagnosticēšanas sākās vēderdobumā sastruptojums, zarnu salipums, kur pēc 5 dienām bija jāveic atkārtota 3. operācija. Pēc 3. operācijas, pēc nedēļas, jo netika veikta antikoagulanta terapija, tā ir prettrauma terapija, parādījās kājās 2 trombi, un kuri arī pēc pāris dienām viens no viņiem aizgāja uz plaušām, izveidoja apusēju plaušu trombozu pati. Kopējais atveseļošanās periods man bija 9 mēneši. Darba nespēja. Tad, kad es iznācu no slimnīcas, es, protams, griezos ārstu fondā ar iesniegumu, un pēc pusgada man atnāca 23. gada 15. martā. Man atnāca no tajā laikā veselības inspekcijas vadītājs Anita Šlokenbergs lēmums, kad viņa neatzīst, kad Stradiņa slimnīcā ir vispār nodarīts kaitējums. Viņa pat nebija ar mieru to, kad viņi atzītu to, ko ir uzrakstījuši ārsti Gaļas slimnīcā. Viņa šo diagnozi apstrīdēja. Viņa atrada manā medicīniskajā kartē, ka man ir bijuši 50 gadu atpakaļ apendicīta operācija un ķēzargrieziens 22. gadā. 2002. es atvainojos. Tātad 50 un 20 gadus vecas operācijas. Protams, tā nav taisnība, un arī, ja vēl izskanēja viedoklis, ka tās ir kroniskas slimības, tad ir jautājums par zināšanām vai nezināšanām vai kompetenci, vai tā ir citāda rīcība, nemāku pateikt, bet es domāju savādāk, ņemot vērā, ka šī persona 25. gadā aizgāja uz Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas valdi, es arī tādēļ domāju, ka šis kaitējums netika atklāts. Bet toties Gaļasezerā tika uzreiz atklāts kaitējums, tas, ka nav laicīgi sākta trombu terapija. Viņi izmaksāja kompensāciju, bet daļēji. Pēc tam es griezos pie zvērināta advokāta Ronalda Droškalna, kurš aprēķināja precīzi visus kaitējumus, jo viņš ir ar medicīnisku izglītību. Un tas pilnīgi nemaz nesaskan ar to, kas tika izmaksāts, ir starpība, un, arī, protams, starpība, tad, kas ir noticis Stradiņos. Un ar ilgām cīņām ar pieaicināto asociāciju, tomēr mēs kaitējumu konstatējām, un to atzina Veselības ministrija 24. gada 18. februārī. Bet ar to jau nebija viss. Viņi pateica, kad uzdeva Veselības inspekcijai aprēķināt kaitējumu, smagumu pakāpi, viņi aprēķināja šo visu kaitējumu kā vieglu. Un līdz ar to, protams, ir izmaksāta vēlreiz kompensācija, kur absolūti neatbilst patiesai. Un arī neviens no šiem nosauktiem gadījumiem nav viegls kaitējums, jo traumēti ir 2 orgāni un nediagnosticēts kaitējums iet vispār pēc likumdošanas mūsu tā
ministra kabineta noteikumiem, man liekas, 1268, ja es pareizi pasaku, 7. punkta, kad vispār nediagnosticēts kaitējums ir 50% no maksimālās kompensācijas. Tikai vienā slimnīcā nodarītā, teiksim, kaitējums. Un tad, protams, kad pierādījām šo tad vienu, protams, par šiem trombiem un daļēju atmaksāto, man bija jāvēršās tiesā uzreiz, un par cik to otru atzina tikai pēc ļoti ilga, tad par otro šo vieglo kaitējumu bija otrais jāvēršās tiesā. Un tad ir bijušas uz doto momentu 2 tiesas. Un tagad šīs tiesas, cik ir 2 bijušas administratīvā tiesā, viņas ir apvienotas tagad jau administratīvā apgabala tiesā. Uz doto momentu dokumenti atrodas tur. Paralēli šim visam ir ierosināta krimināla lieta, jo uz pirmo tiesu atnāca veselības inspekcija ar dokumentiem, ar kuriem es netiku iepriekš iepazīstināta. Un dokumentos ir šāda informācija, ka man šī terapija pretromba ir uzsākta laicīgi un ka šī daļējā jau izmaksātā kompensācija man praktiski nepienākoties. Un, protams, tiesa arī noraidīja, jo, teiksim, uz šo tas bija tāds jaunatklāts, teiksim, uz ko mēs vispār nebijām gatavi. Bet tai pašā laikā, pirms es sniedzu dokumentus, es no Gaļazaras izņēmusi visu savu medicīnisko karti, un tikai pēc tiesas varēju salīdzināt, kad ir skaidri uzrakstīts šajos dokumentos, ka tromboterapija ir uzsākta tieši novēloti tanī datumā, tātad šie palmas elektroniskie dati iespējams ir viltoti. Jo man ir cita, teiksim, izņemtā dokumentācija nesaskan ar to, ko iesniedz tiesā. Un līdz ar to mēs arī uzsākām šo kriminālu lietu. Ir uzsākta krimināla lieta? Ir uzsākta, jā. Viņa bija tā kā tajā pašā gadā, kad bija pirmā tiesa. 4 mēnešus bija resoriskā pārbaude, un pēc tam rezolūcijas veidā viņa tika atteikta. Bet, pat cik es nepiekrītu tam, es vērsos iekšējās kontrolas policijas nodaļā. Viņi man atrakstīja atbildi, uz kuras pamats es uzrakstīju uz ģenerālu prokuratūru, un ģenerāla prokuratūra ierosināja pagājušo gadu martā kriminālu lietu. Un krimināla lieta... Par ko tie? Par to viltojumu? Gan par viltojumu, gan par ārstu kaitējumu, kas visu laiku netika atklāts. Un... Bet jums jāskatās tā 2 gadi, lai nav tagad jau ir gads un 2 mēneši, vēl palikuši 10 mēneši, kad viņi ir izmeklēti. Jo viņi 2 vai kā tur bija? Viņu nevar ātrāk iesniegt, bet ja viņi ir iesākta, process turpinās. Jāiesāk. Jāiesāk, bet pēc tam arī nebija, ka gada vai cik tur laikā ir jāizmeklē viņi. Ka nevar tur bezgalīgi. Tur kaut kāds arī laiks ir. Tur, lai nav noilgums jāskatās. Tas gan tā. Bet es par to kronoloģiju gribēju noprecizēt. 2022. gadā bija tas notikums, jo mēs gadus neminam. Jā. 22. un tās medicīniskās lietas notika, es tā saprotu, 2 šie gadījumi, 2 orgāni, Tātad 2 atsevišķi gadījumi. Cik ilgā laika periodā, kad sākās tiesāšanās? Kurā brīdī pretenzija tika iesniegta? Pretenzija tika iesniegta oktobrī, kad es iznācu. Bet kura gada? 22. gada oktobrī. Kad bija tā operācija, kurā mēnesī? Operācija bija 27. jūlijā. Un no slimnīcas es iznācu jau no 2. ārā, es iznācu septembrī. 8. varētu būt. Tīs 2 mēnešus bijāt slimnīcā? Jā. Tad 22. gada beigās jau tika iesniegta pretenzija. Kāds ir nākošais notikums, kad tālāk? 23. gada 15. martā atbildēja veselības inspekcija, kas Stradiņos nesaskata kaitējumu, nekas nav pārgriezt, nekas nav visi kārtībā, neskatoties, ka man ir sašūti un traumēti orgāni. Tas ir pēc 5 mēnešiem. 5 mēnešus bija jāgaida tikai šis. Tas ir tā normāli, līdz pusgadam viņi parasti izskata šo lietu. Tur ir rakstīts, kad iesniedz šo veidlapu, viņiem pusgadu laikā ir jāizskata. Labi, un tālāk, tad jūs teicāt, ka ir kaut kādas kompensācijas ir bijušas. Jā, viņi uzreiz atzina par trombiem. 23. gada martā. Jā. Viņi atzina, ka Gaļazaras slimnīcā nav uzsākta laicīga pretromboterapija, un līdz ar to tika izmaksāta kompensācija.
kaitējums tika atzīts vienā slimnīcā, bet to pašu, kur ir pats sākums, to neatzīst, un tad ir jautājums, kāpēc tas vispār bija slimnīcā. Bet šī kompensācija, kas tika izmaksāta, viņa tika izmaksāta, tur ir kaut kāds izmērs minimālais kompensācija, vai kas tika izmaksāts, vai ļoti maz tika izmaksāts? Tur ir ļoti sarežģīts formulas un visādi kritēriji, un tika kaut kādu ielikti koeficienti, kas ir nepamatot, kas novilk šo kompensāciju, kas ir zemāka par to, kas praktiski ir aprēķināta un kas man pienākās. Bet cik tā ir starpības starp to, cik advokāts aprēķināja un cik tika izmaksāts, ir cik reizes lielāk vai mazāk, vai pat cipars jūs varētu... 1/3 daļa vēl no tās kompensācijas pienāktos. Tad 2/3 viņi izmaksāja? Tas sanāk, jā. Tad nav tā, ka viņi vienkārši par trešdaļu samazināja to kompensāciju. Viņi samazināja, šo kompensāciju šajā posmā samazināja par 1/3. Tad tas strīds ir tur salīdzinoši, nevis otrādā, ka viņi būtu 1/10 daļu jums izmaksājuši, bet ka viņi nav līdz galam. Un jūs tad tas rezultāts apmierinātu, ka viņi izmaksā to kompensāciju? Šo jaunu pienākās kompensāciju, kur ir nepareizs noteikts kaitējums smaguma pakāpes stradiņos. Tur ir tikai izmaksāta ļoti maza summa. Cik daļa kāda no tās, ko vajadzētu? Tā, lai saprastu. Viņi ir izmaksājuši, nezinu, tur 10 daļu vai aptuveni? Viņi ir izmaksājuši 3300. Un kompensācija par šo epizodu ir 71 000 pāri. Tur 5% tikai izmaksāt. Tad par to tas principā ir tas galvenais. Galvenais strīds ir par to, bet arī otrā ir pietiekami. Priekš manis, es nezinu, kuram kādās mērvienībās, teiksim, bet arī otrajā epizodē Gaļasdara slimnīcā ir izmaksāts par mazu, un summa ir, Tātad šeit ir divi paralēli gadījumi. Šeit ir divi, un arī, gadījumi. Vienā tātad ir izmaksāta 2/3 kompensācija, otrā burtiski 20 daļas. Cik tad otrā ir tā summa no noslēgums? To es gan negribētu publiski. Okay, jā. Mēs to varam apspriest. Bet tā, lai saprastu, tas, kur ir tā lielākā daļa, ir tā pirmā vai otrā? Pirmo viņi izmaksāja lielāku un domāju, ka es necelšu vairāk pretenziju, lai noslēgtu otru reālo, kas ir nodarīts. Viņiem kaut kādā veidā šī Gaļasdara slimnīca bija jāpliek, bet ja es paskatos pēc visas vēstures, kāpēc tā ir, es arī to sapratu. Jo, ja mēs paņemam vēsturi atpakaļ, 17. gadā šai pašai Anitai Šlokenbergai tika palūgts aiziet no Gaļasdara slimnīcas vadītājas vietas. Anita Šlokenberga? Šlokenberga, jā. Jo viņa bija izšķērdējusi ļoti lielus valsts līdzekļus. Un it kā viņa uzrakstīja pat atlūgumu, bet praktiski Čakša pajautāja atkāpties. Bet viņi tā, kas operēja, ja? Viņa nav tā, viņa nolikvidēja ēdināšanu Gaļasdarā, viņa nolikvidēja apkopējas un pieņem visas firmas, un šī firma un šī ēdināšana sastāda kaut kāds 2 miljonus gadā, dēļ kuriem netika visas tās, cik es sapratu, kas bija taistīts būvēt, tur tās iesāktās celtnes un jaunas, tur viss apstājās. Pagaidiet, labi, bet kāds sakars viņi ir jums? Tāpēc viņi bija vadītāji uz to doto momentu. Labi, bet vainīgs jau tad sanāk tā ir tas, kas operēja vispirms primāri. Primāri ir vainīgs, bet nepareiz lēmumu jau kā pieņēma. Kā to sauc? To, kas operēja? Operēja Gaļas Stradiņas slimnīcas ārste, kura uz to momentu bija nodaļas vadītāja Maija Kokara. Maija Kokara, un tas šitā Šlokenberga bija viņas priekšniece? Šlokenberga bija tanī momentā, kas iesniedz sūdzību, bija veselības inspekcijas vadītāja. Viņa pēc Gaļasdara uzreiz pārgāja uz šīs vadītājas vietu. Veselības inspekcijas vadītāja, bet pa vidu jau vēl ir tās ārstes vadība, slimnīcas vadība. Jā, bet slimnīca jau nenes atbildību. Bet viņiem nebija nekāds viedoklis vai pozīcija šajā jautājumā? Viņai bija galvenais pēc 13 dienām man izrakstīt šādā stāvoklī ārā. To viņas atbildību jā, bet pēc tam, ka jūs iesniedzāt sūdzību, tad ko te viņi teica? Ko slimnīcas vadība teica? Viņi, protams, novēl visādas vainas uz manīm, kad vaina ir manī, mana aptaukošanās nenormāli lielā. Tad viņi noliedz, un tad tas aizgāja uz veselības inspekciju, kuri arī tad mēģināja noliegt. Viņi pateica, ka man esot 4 kaut kādi kritēriji, ka es esot riska grupā pacients.
Nu, tad es pajautāju vienu Bet jautājumu. lēmumu tad pieņem veselības inspekcija Jā, par kompensāciju izmaksu. Ja, tad sanāk, ka slimnīca nodrošina ārsti šo tehnisko medicīnisko informāciju, nu, it kā pareizi vai Maksā, nepareizi. tā kā mēs maksājam ārstu risku fondam, kurš arī viņiem, kā mēs apdrošinām. Lēmumu par kompensācijām tātad pieņēma Veselības šī tieši inspekcija. sieviete tajā brīdī, jā, kas bija vadībā. Jā. Jā. Nu, es skatos, ka tā Šlokenberga ir 26. decembrī 24. gada. Tātad 24. gada beigās viņa tiek no tās veselības inspekcijas tā kā atstādināta no vadītājas, bet viņa uzreiz tātad strādās Stradiņas slimnīcas padomē. Viņa tā kā tiek aizrotēta no veselības inspekcijas vadītāja amata. Tad, kad sākās krimināla lieta, resoriskā pārbauda manā lietā 4. gada Tieši beigās. tā ir to lietu, tad tas saistīts Es nezinu, vai ar to, bet vienkārši tanī brīdī, kad tika ierosināta šī lieta, Skatītāji šādi tas tad izskatās. viņa, teiksim, Lūk, par šo te dāmu tagad gadījums, jā. Es tur rādu skatītāji, kā šis skatītāji. Vārds ir. un tieši tāpēc, ka viņa Anita Šlokenberga. Jā. Šlokenberga. Slokenberga, jā. Ar su. Bet tad jūs domājat, ka dēļ šī viņu aizrutēja, nevis tur kaut kādiem Es citiem domāju, iepirkumiem, ka ko jūs ne to, teicāt? gan jau sen bija šī vieta, es domāju, ka es neesmu vienīgais, bet tā ir mans subjektīvais viedoklis, ka es neesmu vienīgā. Jā, nu te ir teikts, ka tas ir tā ar to būvniecību saistīts, tevis kaut kas tur sijā velva, un kas tik te, bet nu labi, tas tā. Nu, principā, nē, skatītājiem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šādi ir jau dzirdēts, jūs neesat pirmā, mums te ir bijis ik pa laikam kāds raksta, ka ārsti kaut ko nepareizi tur ir diagnosticējuši vai tur operācijas kaut ko galīgi ne tā izdarījuši. Un pēc tam tad laikam tad jūsu piemērs ir, kas tad notiek tālāk un kāda ir šī tiesāšanās tad tālāk. Bet jūs te minējāt, jums ir tad advokāts, kurš specializējās uz medicīniskiem gadījumiem, ja? Jā, Tādi, es zinu, ka nav daudz Latvijā, viņi ir daži tikai, vai viņi ne? ir tikai daži, jā. Jā. Tā ir skaitā Solvita Olsen, kura kura man nāca līdzi uz tiesas medicīnisko ekspertīzi. Kura? Solvita Olsen. Es biju paņēmusi uz medicīnisko ekspertīzi, ka es gāju līdzi, kur ļoti nevēlējās ielaist kabinetā iekšā. Mums no ekspertīzes laika mēs tā kā pārlecām uz priekšu, ja, bet jo bija šogad gada sākumā ekspertīze krimināla procesā ir nozīmēta un arī no tiesas ir nozīmēta. Bet labi, kādā stadijā tagad tad ir gan jūsu tiesa, tad ir saprotiet civilieta, vai ne? Ir par šo te kompensāciju? Jā, Par abām joprojām. administratīvā, jā, viņi tagad apvienota. Tā abas tās ir apvienotas vienā, ja? Un kādā stadijā šī tiesa ir, cik tālu? Viņa ir administratīvā apgabala tiesā. Tad Viņa jau visu- otrā instancija. Otrā instance. Ko Viņa- lēma pirmā instancija? Pirmā instance, protams, par tiem trombiem, ka atnāca ar šīm zālēm un nepareiziem datiem, protams, pateica, ka nav nekāds pamats, man noraidīja man prasību par starpības izmaksāšanu. Un otra tiesa pateica, jā, man esot tiešām viegli kaitējumu. Tiesa arī tā kā. Neskatoties, ka uz to tiesu es aizgāju ar otrās grupas invaliditāti, kur man ir tagad piešķirta pēc šīm operācijām. Un kādā stadijā ir tātad krimināla lieta? Jūs zināt, tur, teiksim, ja tas bija pagājušā gada martā, ierosināja, jau uzsāka. Ierosināja, jā, Tad- noteica ekspertīzi. Jā. Viņa ekspertīze notika šogad janvāra beigās. Pusgadu meklēja speciālus ekspertus, kā teica, Nu, ka jā. man esot pirmais gadījums, kad tik grūti ir atrast ekspertus. Nu, Pusgadu labi, mēs un tad meklējam eksperti īpaši jau kaut kādu ekspertus. slēdzienu sniedza? Sniedza pēcoperācijas sekas, kad nesot kaitējums, miesas bojājumu nesot, un tāda stāv ekspertīze policijā. Un ņemot jau vērā, kad es no ekspertīzes, ka šī ekspertīze notika, es jau ekspertīzes laikā, protams, un arī cilvēks, kas bija līdzi Solvita Olsen, mēs sapratām, uz ko šī komisija vērš. Viņiem neinteresē, kas ir noticis, viņiem neinteresē izskatīt kādus gadījumus, bet pirmais bija jautājums par kaut kādām
piedodiet par ginekologu apskatēm, kam es neredzu nekādu pa kaut kādiem krūšu skrīningiem, kam nav nekāds sakars ar šo gadījumu. Bet labi, bet jūs jūtāt, ka tā ekspertīze tā kā pret jums ir, ja? Pret mani. Bet jums nebija iespēja kaut kā tur tad iebilst un kaut kā... Es, protams, iebildu. Kaut kādus savus ārstus pieaicināt, kas pasaka reālo situāciju. Mums reāli īsti nav tādas iespējas. Un visi jautājumi tika vērsti tādi, ka es esmu parakstījis dokumentu par šo risku, ka tādu risku ir paraksts. Es teicu, ka es parakstīju šo risku viennozīmīgi, bet nekur tur nebija rakstīts, ja šis risks radīsies, ka man netiks tajā slimnīcā sniegta palīdzība, ka netiks veikti, kā riska grupas pacientam, ja viņi uzskata mani par tādu, tad viņam ir jāpievērš īpašu uzmanību. Šeit viņi kļūdījās dubultā, nepievēršot uzmanību, un no 13 dienu laikā pie paaugstinātas temperatūras piekaisuma rādītājiem man pēc 3. dienas es gulēju 38 temperatūru, un man tika tikai dots antibiotikas. Un neviens pat neizdomāja, ka cilvēkam nepaliek labāk, kad uztaisīt kaut vienu izmeklējumu. Un uz ko komisija ķēra? Uz to, kad es paprasījos no slimnīcas ārā. Tas bija mans lēmums. Es arī ārstē teicu, laižiet ārā. Viņi teica, jūs pat izprasījāties no slimnīcas. Es teicu, mans vienīgais, viens no maniem lēmumiem dzīvē labais. Kad es paliku starp dzīvajiem, jo pēc 2 dienām man iznesta kājām pa priekšu. Bet ko jūs darījāt? Kā tas palīdzēja, ka jūs izrakstījāties? Es izrakstīju tiku gaļas slimnīcā. Citā dienā. Jā. Un tur viņi naktī pulkstens, es izrakstījos 2, atbraucu mājās. Pulkstens 6 es jau gaidīju uz Gaļezeru uzņemšanā, un pulkstens 2:30 man pienāca. Pagaidiet, tas sanāk vienā slimnīcā jums teica, ka jums nekas nav, principā, jā? Stradiņos. Un jūs no turienes izprasījāties ārā un aizbraucāt uz otru, un tur uzreiz visu konstatēja, kā ir, jā? Nē, es vienkārši redzēju, ka es sliktāk iet dienas uz priekšu, nekas nenotiek. Bet ko tur Gaļezerā uzreiz, ko viņi tā teica, ka 2 orgāni pārgriezt. Viņi uzreiz to ieraudzīja, jā? Viņi ieraudzīja no 3 naktī jau man pateica. Tas sanāk, tie nepiesedz tos stradiņus. Tad sanāk, Gaļezers ir tie labie šajā situācijā, jā? Es domāju, ka jā, viņi man praktiski dzīvību izglāba. Bet labi, bet viņu viedoklis tad ekspertīzē, vai te nav svarīgs tagad, ka taisīt? Ka viņi tur liecina vai kā liecinieki, vai tie ārsti, kas jūs ārstē Gaļezerā? Tas jautājums nav pie manis, bet pie šīs ekspertīzes, ka es sapratu, kādā veidā viņa tiek taisīta. Es, protams, devos uz Eiropas Savienību, paņēma neatkarīgu tiesas ekspertu un uztaisīja atzinumu Lietuvā. Pie ļoti zināma eksperta, Paulis Petreikis, un viņš, protams, visus šos skaitējumus tieši pēc medicīniskiem dokumentiem ārstu kļūda. Labi, tiesā, pirmajā instancijā jūs vai te nepiedāvāja pieaicināt savus lieciniekus, un tur tad jūs varētu tos Gaļezeru ārstus, kas jums to ārstēja un konstatēja uzreiz nopratināt tiesā. Pirmā tiesa bija tikai par to tromboterapiju neuzsākto, par to starpību, bet atnāca ar šiem nepareiziem dokumentiem un pateica, ka man vispār nekas nepienākās, ka jau bonusā man ir izmaksāts uz priekšu šī kompensācija. Un otrā tiesā, neskatoties, ka jau bija atzīts kaitējums, veselības inspekcijas 2 darbinieces vienalga vēl joprojām sniedz nepatiesu datus pusstundu garumā, runā par savu. Kas tās ir par darbiniecēm? Jums ir pierakstīts? Man ir pierakstīts, jā. Precizēt, ka mums tieši. Jā, tad citiem cilvēkiem varbūt arī līdzīgi gadījumi. Tur būtu svarīgi zināt, kas tie pa cilvēki. Jā, visdrīzāk šie ārsti, viņi arī citiem tad ir šādas lietas sataisījuši un melojuši un visu kaut ko darījuši iespējams. Jūs varat izlasīt šo tēkumu daļu. Neskatoties? Jā. Neskatoties, ka kaitējuma esamība ir konstatēta, tomēr vēl līdz šim 2 veselības inspekcijas pārstāves Margarita Puķīte un Elza Timula tiesās sniedz nepatiesas ziņas un pastāv uz A. Slokenbekas safabricējumu. Ja? Tas ir skaidrs. Tas ir tātad tas, par ko jūs cīnāties. Bet kā ar to lietuviešu ekspertu, tā ir interesanti, jo es zinu, man ir vairāki teikuši, ka Latvijā neiespējami. Visi baidās, tur viens no otra. Tad ir mēģināts tiešām ārzemēs Lietuvā risināt un arī problemātiski, bet jums izdevās šo Lietuvas ekspertu. Viņi ņem vērā šobrīd to Lietuvas ekspertu. Visu dara uz doto momentu, kā jau izteica, ka neņemšot vērā, ka viņš vispār neesot kā atzinums, bet tikai kā, tāds kaut kāds viedoklis, starp citu.
Nu, bet kā Eiropas Savienības ietvaros, ar ko tad Lietuvas eksperts vai ārsts atšķirās no Latvijas? Margarita Puķīte un Elza Timule ir tās, kas tiesā sniedz nepatiesas ziņas. Tātad, ja skatītāji kādam ir bijusi darīšana ar Margaritu Puķīti vai Elzu Timuli, tad dodiet mums ziņu man vai Artūram. Jā. Un vēl ir no Veselības inspekcijas juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks, kurš zina, kad ir atklāts šis skaitējums uz doto momentu, bet tiesā viņš arī neiebilst. Un, teiksim, ir ar viņu mēģināts, teiksim, vienoties pirms tiesas kaut kādu izlīgumu, lai šīs lietas neturpinātos. Kā viņu sauc? Andrejs Burluckis. Un arī viņš saprot, un tiesā, kad es jautāju, kāpēc, ja viņš ir rakstījis 5-7 punktā, ka vēdera dobumā pirms operācijas nav konstatēti kaitējumi, jo viņi grib šos pārgrieztos orgānus noslēpt zem saugumiem no vecām operācijām. Tad, ko jau es teicu, kad tā ir, ka viņi pat nosauc ķēzara griezienu par hronisku slimību, tad, Latvija noskaties, ja mēs šādas operācijas nosaucam atzinumos par hroniskām. Vienā, atzinumā ir uzrakstīts, ka man ir hroniskas saslimšanas bijuši. Manas prāt, teiksim, ķēzara operācija nevarētu nosaukt hronisku saslimšanu. Bet jums ir rakstiska atbilde, kāpēc to lietuviešu ekspertu neņem vērā? Pagaidām ir iesniegts tiesā, tiesa vēl nav devusi atzinumu, bet viņi jau rakstīja, ka variet pievienot, bet tas ir tāds, Kurš to rakstīja? Tagad esošā Veselības inspekcijas vadītāja Antra Valdmane. Un esmu griezusies ar neskaitāmiem vēstulēm pie paša mūsu ministra veselības José Bulmerī. Man visu laiku vispār atbilde nav nekāda, kad es viņam saku, ka viņa darbinieki sniedz nepareizi aprēķinātus, teiksim, šo veselības kaitējumu, lai viņi izlabo paši šo kļūdu. Un viņi tā kā uz tiesu, teiksim, ka tiesa to ir izcināms. Šis jautājums ir izcināms šeit. Un mēs bijām arī tā kā sarunā martā pagājušo gadu ar savu advokātu. Un gribējām tā kā vienoties par kurš man ir krimināla lietā pārstāv. Un viņi teica pēc ekspertīzes. Tātad mums ir pašlaik Latvijas ekspertīze un mums ir arī lietuviešu ekspertīze. Viņi uz sarunu nenāk, viņi gaida tagad, ka būs vēl viena ekspertīze Latvijā administratīvās tiesas ietvaros. Bet tās tiesas ietvaros, kas nosaka tos ekspertīzes sastāvu un visu? Kas to? Vai tad jums nav iespēja vismaz, kā Lietuvā, vienalga Vācijā kaut vai vērsties jebkur veikt ekspertīzi? To nosaka tikai tiesa? Tiesa nosaka, jā. Viņi noteikuši tajā pašā, kur bija krimināla procesā veikta nepatiesa. Es viņiem uzrakstīju. Bet viņi salīdzina to Lietuvas un to kriminālu procesu ekspertīzi. Viņas ļoti atšķirās, vai ne? Pilnībā. Lūk, un tad vajadzētu kādam trešajam vēl parādīt, es nezinu, Igaunijā vai vienalga, lai parādītu, cik korumpēta ir tā mūsu ekspertīze, kas neredz lietas, ko es nezinu uztaisīt. Es nezinu, droši vien tas maksā naudu, vai ne, tās ekspertīzes? Protams. Cik, piemēram, tā rūpi ir? Tas ir... Ekspertīze maksāja 4000. Vispār ekspertīze... Lietuvā, jā. Ekspertīze vispār maksā 2500, bet pat cik man ir 2 slimnīcas un tā kā 2 gadījumi, tad viņš tā kā gandrīz reiz 2, un tāpēc tas ir 4000. Jā. Tātad, Un plus ir aptuveni 1000 varētu būt pie tulkošanas. Tā. Jā, tur viņš... Bet, teiksim, Vācijā vai te pašā Vācijā, Čehijā, Polijā, jūs esat interesējusies, cik tur tās cenas ir līdzīgas? Vācijā tā ir neiespējama misija. Man ir pat cik draudzene dzīvo Vācijā. Viņa teica, lai Vācijas vispār, ka tu neesi pilsēta, kaut vai mēs esam Eiropas Savienība, tur ir ļoti sarežģīti. Bet sarežģīti juridiski vai naudas ziņā? Nē, naudas ziņā maksā tikai. Bet tur tas ir... Es nemāku. Bet jums būtu iespēja noskaidrot, varbūt ar to advokātu, pieņemsim Igaunijā. Vai vēl, Lietuva jau ir, Polijā, kā Artūrs minēja. Jo mēs, tas, ko es uzreiz saskatu, ja tie 4000, teiksim, līdzīgs tas cipars, pieņemsim, Polijā būtu,
mēs varētu palīdzēt savākt ziedojumus skatītāji, lai pierādītu, kā atšķirās Lietuvas Polijas ekspertīzes par to pašu gadījumu, par to pašu cilvēku no jau sanāk divām Latvijas ekspertīzēm, ko jums jau taisīs. Es domāju, ka 4000 priekš šāda gadījuma, lai pierādītu, ka cik Latvijā visi ir korumpēti, es domāju, ka palīdzētu cilvēku savākt jums šādu naudu. Mēs jums palīdzētu to. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu jums uzzināt tagad tiešām atrast. Polija būtu labs tāds variants, kas vēl kaut ko. Vienalga, kurā valstī tur ir, kā tur ir, jums tur jābrauc un cik ilgi jums ir jāuzturās, lai veiktu ekspertīzi, piemēram, kā tas ir? Protams, ir pirmo reizi, ir kaut kāda, teiksim, Lietuvā vismaz ir iespēja krieviski komunicēt. Jā. Un es izvēlējos šo ekspertu tādēļ, kad ir viens gadījums, kur bija pazudusi meitene, kur atrada tikai kaulus un tikai kaut kādu viņas lietu personīgo, un Latvija mūsējā nevarēja noteikt, vai ir šī meitene saistība ar māti, un šis eksperts, kas ir man, viņš noteica, jā, ka tie kauli no kaut kādas muguras vienas daļas kaula, viņš atrada un noteica DNS, ka šī meitene ir tā, kura ir gadus entos pazudusi, un mātei, viņas ir... Bet labi, bet jūs angliski nekomunicējat, ja? Es angliski ne, bet man ir dēls, kurš, man liekas, ir eksperts. Es pat domāju, ka pat ja ne dēls, tas jau, bet tātad cik dienas jums jāuzturās tur ir, lai saprastu? Lietuvā es biju tā kā, atbraucu vakarā, nākošā rītā ļoti agri. Uzreiz, cik dienas es prasu? 2 dienas. 2 dienas. Tātad sliktākā gadījumā, teiksim, ja tas būtu Polijā vai Čehijā vai kur, tad būtu vajadzīgs, pieņemsim, profesionāls tulks, kas var pārtulkot medicīniskās lietas jums uz latviešu, lai visi saprotams. Tātad papildus tas vēl būtu tulkam kaut kādi izdevumi, kas arī nebūtu kosmiski tur, vai ne? Slēdziens pēc tam vēl jātulko. Papīrus, jā, bet tur jau svarīgi ir, es pieļauju, ka tas ārsts jautā tur, kas jums niansēs tur, jā. Līdz ar to es domāju, ka tādu es domāju, tas būtu tas, ko arī skatītāji gribētu, vispār Latvijas iedzīvotāji gribētu redzēt, lai kāds beidzot izgaismo šo korumpēto, iespējami korumpēto tur ekspertīzes vai tur ārstus. Ja? Es domāju, ka šis būtu virziens, ka jums tagad maksimāli ātri jāparunā ar advokātu, un es nevajag, kurš jums var palīdzēt sameklēt ārzemēs šīs ekspertīzes. Kā jūs atradāt to lietuvieti pati? Vai jums kāds ieteica? Lietuvieti man ieteica. Varbūt, ka viņam arī sadarbība, zinu, ka ar mūsu valsts tiesas medicīnas ekspertīzes centru. Jā. Bet vajadzētu atrast kādu, ka tu gan es nezinu, kā to vislabāk izdarīt, kā ārzemēs atrod, bet tur varbūt mēs arī varētu ar video palīdzību palīdzēt kaut kādu latviešu, kas dzīvo ārzemēs, bet tur būtu jāsaprot, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tur ir vajadzīgs tiesas medicīnas eksperts. Jebkurš? Jebkurš, jo šīs jau ir ķirurģiskas operācijas. Bet tas nav kaut kas tur ekstra rēts gadījums vai sarežģīts, ka to varētu noteikt principā jebkurš normāls tiesu eksperts, ja? Jā. Ok, tad tas ir vienkāršāk jau. Tad tur nav vajadzīgs nekāds speciālais, jā. Jā, es teiktu, ka šī ir atslēga, es pilnīgi piekrītu. Jūsu gadījums nav pirmais, es klausos, jūs stāstījuši jau vairāk cilvēku mums, ka ir problēma tieši ar ekspertīzi, kurai it kā tā var nojaust, ka pastāvīgi piesadzīs to pasaukumu. Un tiek pārvirzītas, šīs lietas tiek pārvirzītas faktiski vieniem un tiem pašiem ekspertiem, vai pēdiņās ekspertiem šeit. Jūs palīdzētu ne tikai sev, bet es domāju, ka jūs palīdzētu arī ļoti daudziem citiem cilvēkiem, kas tieši ar šo te pašu saskarās, ka viss atdurās mūsu ekspertīzē slavenajā, kas noroka visu. Jo te sanāk tiesa arī saka, ka viņi jau neko, ka eksperti atzīst, ja tad tāda schēma ir, kas atslēga ir ekspertīzē. Otros grupas invaliditāti, ja cilvēks atnāk, kuram ir beidzot, teiksim, viņš ir bijis vesels, bet viņam ir tagad invaliditāte. Kā var būt otrās grupas invaliditāte? Ja teiksim, cilvēks, tas nevar būt viegls skaitējums otrās grupas invaliditāte, kur ir. Bet Latvijā, te jau sanāk, ka tomēr pašās beigās ir tas pats ļoti īsts kodolīgs, teiksim, šis, atzinums, kur viņš atzīst, ka ir gan ārstu kļūda. 2 pēdējās lapas ir ļoti, ļoti īsts atzinums, ka gan ir kļūda, gan ir kaitējums. Tas ir pretējs Latvijas ekspertīzēs, tā saprot, pilnīgi pretstats. Un vēl ir pretstats tam, kad viņš pasaka, ka tas ir neatgriezenisks kaitējums un smags.
Nu, tas nozīmē, ka kompensācijai būtu jābūt kā minimums maksimālajā apmērā jau šīm te divām. Jā, tas to nozīmē. Bet viņu atzina, kur šis slēdziens, kur tika pielietots šis lietuviešu? Šis lietuvieši ir iesniegts tagad pie... Tātad tagad tikai, ja viņš pirms tam bija administratīvā? Nē, es viņu dabūju tā kā iztulkot un gatavu 26. martā tikai. Šogad? Šogad. Tad tā, kamēr gāja tās administratīva, tā lieta vēl nefigurēja, nemaz nebija. Nē, es ļoti cerēju uz mūsu valsts medicīnas ekspertīzes centru, bet tad, kad es redzēju, kāda bija uzdota tad jums iespējams, ja šis būtu pirmais bijis, toreiz jau uztaisīs, tad varbūt būtu grūtāk viņiem. Ja? Grūti pateikt. Viņi arī var noraidīt, jo, ja cilvēki gribētu izlabot savas kļūdas, es biju ļoti pamatotus iemeslus, un ja mēs, teiksim, man ir arī tāds no šī gadījuma ja paskatītos 25. gada aizliegto paņēmienu 27. janvārī, tad pati Dacka Rāso, tas ir ārstu risku nodaļas vadītāja, saka to, ja cilvēkam ir kaitējums no dažām dienām līdz 26 nedēļām, tas ir Latvijai visai televīzijā publiski pateikt, tad ir tikai viegls kaitējums. Un es kā viņiem uzrakstīju ļoti konkrēti, es teicu, vai cilvēkiem ar medicīnisko un juridisko izglītību ir problēmas ar elementāro matemātiku saskaitīt, ka 9 mēneši ir krietni vairāk kā 26 nedēļas. Tas jau vēl viens ir pierāda, ka šeit ir netaisnība un viņi netaisās, un tā ir apzināta. Es viņam arī esmu atklāti rakstījis. Apzināta, ļaunprātīgs, pretiesiska darbība. 26 nedēļas ir 6 mēneši. 6 mēneši. Tas ir līdz tam posmam, kamēr slimības lapa ir jādod pagarināt. Jau apstiprina šī komisija, kas izsniedz invaliditāti. Kā viņš aiziet līdz pusgadam, viņš vēl var būt viegls. Pēc pusgada par vieglu mēs vairs... Bet varbūt uzreiz, ja skatītāji, tas tagad skatās 100 cilvēki, varbūt, mums jau te būtu, viņi jau redz, viņi to Lietuvu teiks, kaut kādu Lietuvu, lai gan tur jau visi certificēts, visi droši vien, ja? Jā, ir rakstīts doktora grāds. Bet vajadzētu, teiksim, uztaisot Polijā, teiks, ko tur Polija, teiksim, ja tiešām tā būtu Vācija, es nezinu, vienalga, tur Francija, tur Itālijas, tādas vecās demokrātijas Eiropas, kur nevar apgāt. Protams, Vācija būtu viss. Bet te jautājums, kas ir tie birokrātiskie Vācijas Zviedrija vēl varētu būt. Jā, Skandināvija, protams, kur ir laba medicīna, vienalga, kur tur Šveici vai kas. Bet kas ir, jūs zināt, cik tas ir sarežģīti vai vienkārši? Kāpēc jūs teicāt, ka Vācija būtu sarežģīti? Man vienkārši draudzene teica. Bet viņi ārzemniekus neņem vai kas? Kāpēc? Tas ļoti dārgi, ka tas varētu pat nebūt tā kā Lietuvā, ļoti dārgi, ļoti sarežģīti, lai vispār tiktu pie Bet kā tā viņi veic saviem iedzīvotājiem? Varbūt pateicis, negrib cilvēks. Jā, es domāju, ka varbūt ka vajadzētu tomēr pamēģināt izdevot. Tad mums ir vajadzīga tiesu medicīnas ekspertīze vienalga, kurā Eiropas Savienības valstī, bet vēlams, vecajās rietumu demokrātijās, tur Skandināvija, Vācija, Francija, Itālija, tur es nezinu, kaut vai Lielbritānija, labi teiks atkal, ka tā nav Eiropas Savienība tur, bet, tāds primitīvs uzskats, jā, mums te ir, bet, kaut kāda Šveicis jau būtu pat raku droši vien bišķi, neticētu arī teiktu, ka nevar būt, ka bijāt Šveicē. Es domāju, ka Vācija būtu tāds optimālais. Vācija, Zviedrija, es teiktu, cik mums tad tā. Es arī tādu. Zviedrijas pielūkšana notiek, tad Zviedrija būtu labi. Jā, tā kā skatītāji, kādi varat, jums ir informācija vai gali vai pazīšanās šajās valstīs medicīnas jomā, mums vajadzīgs, pat medicīnas obligāti tiesu ekspertīze, tā ir tiesas medicīnas ekspertīze, mums vajadzīgi vecajās Eiropas demokrātijās, tā kā to mēs te pamēģināsim nākamajās nedēļās ar Artūru palīdzēt sameklēt. Jā, un es domāju, ka skatītāji, mēs izdomāsim droši vien uz pašas pacientas kontu vai kaut ko tādu, kad savākt, uzzināt, cik maksā šāda ekspertīze un savākt līdzekļus, jo tas būtu nevis, tas būtu viss Latvijas tāds gadījums, ka visai sabiedrībai interesētu. Parādam, ko spēj mūsu ārsti noteikt, ko spēja lietuvieši noteikt un ko spēja noteikt vācieši vai zviedri, piemēram. Un tas ļoti labi izgaismotu to mūsu dižo ekspertīzi. Noteikti jau ārsti droši vien, ka spēja mūs, tikai jautājums, ko viņi ieraksta pēc tam. Jā, un es arī domāju, ka nevar būt, ka tiesas medicīnas eksperti, 6 eksperti nevar noteikt pareizu diagnozi. Tad kas tad notiek Latvijā, ja šāds gadījums, kur cilvēks ir nogulējis 9 mēnešus, ka tas ir
pēcoperācijas sekas. Man ir jautājums, kurš vēlētos vēl Latvijā Nu jā, pēcoperācijas sekas. bet te jau tā ar ekspertīze, 4 kas bija operācijām. arī pirmajā tiesā, viņa jums ir vai ne pieejama lietas materiālos? Viņa ir krimināla procesos un uz rokas viņa man nedod, bet es viņu esmu izlasījusi. Bet viņu dabūt uz rokas jūs Uz nevarat? rokas es viņu nevaru dabūt. Te jūs nevarat dabūt ekspertīzi par sevi, nevarat nemaz dabūt uz rokas, kas ir Nē, tiesā. krimināla Jo tas būtu ietvaros. interesanti tad parādīt, salīdzināt šīs te abas vai visas trīs un parādīt, kuri to ir veikuši Latvijā. Bet to jūs zināt, kuri ārsti un uzvārdi, kas to ir veikuši? Jā. Tas jums ir, jā? Protams. Varbūt uzreiz varat apskatīties. Bet tas ir dīvaini, ka viņi nevar dabūt uz rokas to ekspertīzi. Jā, tur bija toreiz ar Ānu tas jautājums, ka nedēļ uz rokas, bet bija iespēja, ka aizgāja, cik es atceros, viņa aizgāja izlasīt. Viņa drīkst aiziet izlasīt. Nu, bet tu pārfotografēt It kā nedrīkst. Tā nedrīkst. par sevi, savu ekspertīzi. Jā, tā sanāk. Viņa drīkstēja aiziet izlasīt kopā ar juristu, viņa gāja izlasīt. Tad jūs arī tiekat izlasīt tekstu, jūs varat izlasīt, tur, kas ir parakstījies, var izlasīt. Bet, teiksim, atstāstīt nedod. tam ārstam, kas veiktu, vai lietuvietim, jūs atstāstījāt, ko tie tur ir secinājuši? Nē, tas bija paralēli notika, kad es secināju, ka šī ekspertīze, to varēja pēc ekspertīzes. Jo būtu jau labi, ja būtu abas, teiksim, šī lietuviešu un Latvijas tā, tad varētu tam vācietim parādīt, reku ir divas, kā tu domā, kur uztaisi savu, un tad apskaties šīs vēl, teiksim, tā, ka viņš jau būtu uztaisījis, tad vēl tā kā viņš gūtu tādu, un tad viņš varētu pateikt, ka šī Latvijas ir galīgi garām, piemēram. Es nezinu, bet labi, tas, ja jums nav uz rokām, tad tā. Nē, Bet labi, kā tos ārstus sauc, kas veica? Tiesas medicīnas eksperti. Tas Gregorijs Vabels. Jā. Tātad rekur Latvijas ekspertīzi veikuši ir šitie rekur komisijas locekļi Gregorijs Vabels, Jolanta Liepiņa, Juris Ivulāns. Tātad šie te trīs Gregorijs Vebels, Jolanta Liepiņa, Juris Ivulāns. Tie, ja kāds ir saskāries tā, un kas tur pēc tam vēl kaut kādi eksperti. Pieaicinātie vēl ārsti, Anna Miskova, Aldis Laukmanis, tas gan kur dzirdēts uzvārds, varbūt uzvārds vienkārši, un Indulis Vanaks. Tātad 6 cilvēki Latvijas ekspertīzē nespēja secināt to, ko viens lietuvietis, vai ne? Sanāk tā. Krimināla lietas ietveros, es atvainojos, ja varu, ja? Viņa, redzot šīs divas ekspertīzes, viņa tā kā domā izmeklētāji veikt atkārtot, noraidīt šo sastāvu, pieprasīt citu. Ļoti labi. Tā kā policijai ir doma, jo viņas ir divas atšķirīgas. Bet visinteresantākais ir tas, ka es uzrakstīju tiesai, aizsūtīju šo ekspertīzi un uzrakstīju to, ka šie eksperti, viņi pieprasīja Veselības ministriju un inspekciju tieši to pašu šo sastāvu arī administratīvajā tiesā, apgabala tiesā. Un es uzrakstīju pretenziju, lai noraida šos ekspertus, jo uz viņiem uz doto momentu ir arī ierosināta resoriskā pārbaude. Es policijā par viņiem sūdzējos par to, kad ir ekspertīze nepareizi, jo man ir pamatojums uz to, kad viņa ir nepareizi, jo viena no viņām noteikti ir nepareizi. Viņa nevar būt divas, krasi, tāda atšķirīga. Jā, vai tas lietuvietis, tad ir jāanulē certifikāts lietuvietim. Tad teiksim, tādas, bet šeit ir Turpat vajadzēja, žēl, ka nav uz rokas iespējama tā ekspertīze, jo tad varētu ar lietuvietim aizbraukt pie viņu un teikt, ka jūs rekur šarlatāns, rekur Latvijā saka, ka šitā ir īstenībā, un tad viņš vēl pamatot vēl vairāk. Uztaisīt tādu gadījumu, kā tas var būt, ka divās kaimiņu valstīs tik atšķirīgi ārstu viedokļi. Jā, tāpēc vajag trešo tagad. Bet es domāju, ka vispār tas ir būtiski, ja ir uzrakstīti ārsti, kas man ir operējuši, ka man ir jatrogēna bojājumi. Jatrogēns nozīmē mehāniski radīts kaitējums. Kā vispār veselības inspekcijas bijusī vadītāji var uzrakstīt, nē, šī diagnoze nav pareiza. Mēs tā neuzskatām, nekas nav pārgriezt, tikai jautājums, kāpēc man operēja. Kā viņi var kur ārsti ir bijuši klātienē, viņi pēc tam izdomāt, nē, jums nav nekas pārgriezt. Bet kāpēc es nokļuvu slimnīcā? Es saku, šajos dokumentos, ja tādus vēlāk es varētu parādīt, tik tādus, pērles manā uztverē, ko vispār raksta ārsti. Tā skaitā arī Valsts tiesas medicīnas centra ekspertīzes direktora vietas izpildītāja Inga Martīnova.
Mums bija klātienē saruna, kur viņa uzrakstīja, es viņai uzrakstīju, kad es redzēju, ka šī ekspertīze nav ok. Es viņai uzrakstīju to, ka, lai ņem visus šos skaitējumus vērā, kad ir bijuši tādi, jo pēc jautājumiem neviens jautājums nebija par manu veselību un kas ir noticis tajā gadā. Un es viņam uzrakstīju, ka ekspertīze pati norise bija nekorekta, nepareiza. Arī mēs griezāmies ar to prokuratūrā, kur viņi uzrakstīja, viss ir ok, nekas, viss ir normāli. Bet uz to brīdi, kad viņi atbildēja prokuroru, es nezinu saukt uzvārdu vai nē, viņa pateica, viņa jau redzēja šo ekspertīzi. Viņai bija iespēja salīdzināt, ka šis, kā es uzrakstīju, par ko man grib tagad vēl piesiet arī krimināla lieta, es uzrakstīju par to, ka loģiskai domāšanai un prāta spējām būtu jābūt saprast arī šo situāciju bez medicīnas izglītības. Un tagad man jau tā kā tiesā ierakstīja par šo manu uzrakstīto veselības inspekcijas vadītājai. Viņa jau grib man tā kā uztaisīt pēc 2 pantiem, bet es varu gan medicīniski, gan ar dokumentiem. Par ko tad jums viņu var uztaisīt? Viņa bija rakstījusi, kad te ir. Tā Antra Valdmane? Jā. Pēdējā viņa rakstījusi. Tā tad Antra Valdmane, bet nē, labi. Tur tas jau mēs jau novirzamies no temata. Jā, bet rekutē arī komentāros cilvēki jau raksta, ka Igaunijā vajadzētu uztaisīt, lai var salīdzināt Baltijas bezmaz, līmeņus, kurā Baltijas valstī tas būtu interesanti. Tā kā es domāju, ka jums tagad primārais ir nodarboties ar to, ka atrast kādā vēl citā valstī, jebkurā Eiropas principā, ekspertīzi un uzzināt, saprast, cik tas maksā, cik tulks vēl maksā, lai mēs varam tad palīdzēt jums veikt šādu projektu, ziedojumus savākt, jo tas sabiedrības interesēs tomēr šis te būtu. Tas būtu arī precedents brīnišķīgs citiem cilvēkiem, kur meklēt konkrētas jau vietas uzzināt un kā to var izsināt, jo šī izskatās, ka ir problēma. Jo tas salauztu bišķi sistēmu, nedomājies, ja tev jāsavāc 4000, lai veiktu ekspertīzi kaut vai Lietuvā, un pēc tam tu viņu atved atpakaļ uz tiesu, un tu saņem uz ekspertīzes pamata lielāku summu. Tad ir vērts investēt ekspertīzē, lai gūtu kompensāciju, nevis paļauties uz Latvijas ekspertīzi un dabūt daudz mazāku summu. Tātad tas sanāk ka tāda investīcija uz priekšu, bet ja pierādītos, ka viņi ņem vērā šīs Lietuvas vai Polijas vai Vācijas ekspertīzes, tad tas būtu jau tāds labs solis, kā rīkoties šādos gadījumos citiem. Kad uzreiz ejiet uz ārzemēm un skriet un vedat ekspertīzes. Nevis... Šis gadījums tikko taču arī bija ar Evitu Raču. Viņai 4 gadus tikko nesen viņa arī bija. Viņai 4 gadus tika nepareizi vēža veids ārstēts. Bez teiksim, pat ar kaulu smadzeņu. Un tad, kad viņa tika Lietuvā, viņai Lietuvā momentāli pateica, ka viņš ir tik elementāri un ātri izārstējams, bet cilvēkam ir bijuši entās ķīmijas un staru terapijas. Viņai ir 30 gados, aptuveni 30 gadi, viņai ir sabojāta veselība, bet tas ir izārstējams ar 6 tikai terapijām. Viņai pat ir pārstādīts kaut kāds kaulu smadzenes un tā tālāk. Tad ir jautājums, ar ko vispār Latvija izceļās. Un ja tur pierādīja lietuvieši, tad šeit manā uztverē, protams, ir vēl viena, tas ir ideāli, bet es uzskatu, ka pilnīgi jau arī ir šis atzinums. Jo, ja mēs ņemam medicīniskos dokumentus, viņš pilnīgi pat teiksim, sakrīt ar tiem un arī par to, kad viņi ir noteikuši šo vieglo stāvokli. Tad šeit no manām izņemtām medicīniskajām kartiņām redziet, ko raksta ārsti, un tad arī mēs vēlamies šo apstrīdēt. Veselības inspekcija un ministri. Veselības stāvē vidēji smags, tad par ko mēs runājam par viegliem kaitējumiem. Un šāds ir katrā medicīnas dienas, kā aizgāja trombus plaušām, man ir jau uzrakstīts bet, teiksim, mūsējie neredz ne veselības inspekcija, ne ministri. Es esmu rakstījusi atkārtoši, pievienojuši šīs lapas tiesai, arī viņiem es saku, ir nepareizi. Nē, mēs tad es tā saprotu, ka sākotnēji dokumentos bija norādīts, ka vidēji smags stāvoklis, tad Gaļazars arī diezgan pareizi norādīja. Tā ir medicīniskā karta pa dienām. Bet tajā brīdī, kad jūs sākāt jau pieprasīt kompensāciju, teiksim, tādu adekvātāku, tajā brīdī jau pēkšņi viss kļuva pavisam savādāk. Un visi nākošie dokumenti ir neskapēc tādi, ka viss ir viegls un nekaitīgs un tādā veidā. Bet dokumenti iet caur veselības inspekcijas. Pareizi saprotu, ka viss tās ekspertīzes tā, ka veselības inspekcija akumulējas, un tad tālāk viņi uz tiesu jau iet, iespējams selektīvi, es nezinu, kā tur notiek. Jo šeit izskatās, ka ārstu kompetenci jau
mums ir jautājums tālāk, kas ir administrācija un kas šos te dokumentus sagatavo un nosūta tālāk un kaut ko ierobežo un modificē iespējams. Nu, jūs teicāt viltojums. Kas tas bija pa viltojumu? Tas ir tāds medicīnisko zāļu, ir tāda palma sistēma, kas uzskait medicīniskās zāles. Šādi lapas. Un ja šis bija, ko es pieprasīju no veselības inspekcijas pēc tiesas, jo mums tas bija jauninājums, bet man bija ar viņu jāiepazīstina pirms tiesas, bet jau pēc gada atnāca. Mēs varam redzēt, savādāks kaut ka kas. viņas pirms, labi, tur var būt formāts, bet ja mēs paskatīsimies arī zāles, kuras ir lietotas, šeit jau arī savādāks. Un ja mēs runājam par šo prettraumu terapiju, te viņi uzrakstījuši ir kaut kādu šādu, kurās manos izrakstos nekur nav uzrakstīts, ka šīs zāles ir lietotas. Toties, ja mēs paņemsim šo lapiņu, šeit var skaidri parādīt, es esmu šeit slimnīcā un ka šī dienā viņš ir tikai, teiksim, veikts, tas ir novēlota terapija, par ko tiesā gribēja pierādīt, kad viņas ir uzsāktas laicīgi. Nav viņas uzsāktas laicīgi. Un arī man ir šādā pašā izrakstā tromba terapija uzsākt 23. operācija bija 10. un 15. augustā, tromba terapija ir uzsākt 23. Bet šeit tad izgaismojas vēl viena lieta. Te jums ir, es skatos, tas izraksts ir ar roku rakstīts, un tas bija paņemts uzreiz līdz. Ja tas būtu tikai elektroniskajā versijā, tad jau beigās varētu izrādīties tikpat labi viss pārveidots, kā jūs sakat, kas ir tajā viltotajā. Bet kā tur ir tas viltojums? Ir konstatēts fakts jau, vai šobrīd tas ir iesniegts kā pretenzija? Viņi ir iesniegti kā pretenzija, bet pagaidām viss ir izskatīšanas periodā. Nu, ko viņi tur teiks, ka tas droši vien tas bija tas pirmais, ka tas ir nepilnīgs, vai ka tas nav īstais? Un tad tas otrs viņu, tas ir tas jau pilnīgais un īstais. Vienalga šīs zāles, kas ir uzsāktas 23. ir ierakstīta medicīniskajā kartē, bet zāles šīs, par ko viņi ir saka, kuras ir gājuši no pirmās dienas, nekur medicīniskajos dokumentos neparādās, ka tādas būtu lietotas. Un arī, ja pat kā rakstīja šis atzinumā, šis lietuvietis, viņš rakstīja, varbūt viņi arī kaut kādas zāles lietoja, bet viņi nepārbaudīja regulāri asins. Vai teiksim, vai viņi veidojās šie pēc asins sastāvu varēja noteikt, vai vajag ātrāk mainīt kaut kādu terapiju. Ja pat viņi kaut ko lietoja arī, tad šī terapija nebija atbilstoša manam gadījumam. Un viņi netika kontrolēti, un šo, teiksim, noteikti varēja novērst, jo tas ir pirmais risks, nemeklējot vainas manī, bet to, kad ja ir 3 operācijas nepilnā mēneša laikā, tas ir pirmais, tas ir trombu risks. Un ir šīs zāles jāsāk, bet arī, teiksim, Stradiņas slimnīcā, pēc no pirmās dienas, kā bija, man sākās šī terapija, bet Gaļazarā viņa tikai sākās tad, kad šī tromba parādījās. Nu labi, tad tagad tāds jautājums, ko jūs ieteiktu pēc savas pieredzes tagad jau vairākus gadus cilvēkiem, teiksim, ko vienmēr vajadzētu neaizmirst izdarīt, pieņemsim šos te izrakstus paņemt, vai kas ir tās lietas, kas vienmēr būtu jāizdara, lai varētu vispār cīnīties, varbūt kas... Es domāju, ka noteikti medicīniskie dokumenti ir jāizņem, tas ir viennozīmīgi, un neatlaidība. Labi, es domāju, ka mums te būs jātaisa 2. un 3. sērija, jo tagad ir daudz informācija un skaidrs ir, kas ir noticis. Un es domāju, ka mēs noteikti te ar Artūru tagad pieslēgsimies, iesaistīsim sabiedrību. Un es domāju, tad būtu labi saprast tiesu medicīnisko ekspertīzi, kuru var veikt vēl kādā Eiropas valstī. Un palīdzēsim to izdarīt, jo tas būtu tīri interesanti izgaismot, cik sanāk korumpēti iespējams ir Latvijas ekspertīzes šīs te medicīniskās, jo tad sanāk, ka visiem, kur tiek nozīmēts, tur droši vien uzstādījums ir lieciet tur maksimāli vieglākos tur miesas bojājumus vai sekas, un tad, protams, tad izmaksā vismazākās likumā pieļaujamās kompensācijas, un tas droši vien ietaupa ļoti lielus līdzekļus, resursus valstī, ka nav jāizmaksā lielās kompensācijas, bet izmaksā kaut kādas maziņās tikai, un viss, paldies par uzmanību. Tā kā, Tepat tās kompensācijas, es teiktu, ka nav jau tik liels salīdzinoši ar, cik mēs te redzam, cik naudas aiziet. Jā, bet ja daudz cilvēki ir... Te ir ierēģņu bailes no tā, ka
no paša fakta, ja, ka ir kļūda pieļauta, tad aizstāvās Nu, jā, nu, protams, tur būtu amati jāzaudē un tādas lietas arī. Jā. Bet arī es domāju, ka tās kompensācijas sasumējās, tomēr jau gadījumi jau ir daudz droši vien, un tad gada laikā griezumā, piemēram. Viens, teiksim, veiksmīgi uzvar varbūt šajā gadījumā un daudz cilvēku. Nu, es domāju, beigās tie tā pati miljoni, jo cevišķi ar vēl vēžiniekus nepareizi ārstē un tā tālāk, tur taču būtu drausmīgs, kas tur darītos. Tā kā jā, skatītāji, sekojiet līdzi šim tematam. Tagad mums ar Artūru mēs pamēģināsim veikt šādu ekspertīžu eksperimentu, kuru var vēl Eiropā veikt un kāds būs trešās ekspertīzes rezultāts. Jo krasi atšķirās Lietuvā veikta ekspertīze no tās, kur 6 Latvijas ārsti eksperti ir pateikuši te Latvijā. Nu, kā tas var būt? Kā tas ir dramatiski vienkārši. Tā. Labi, dāmas un kungi, mani sauc Rudolfs Brēmanis. Pievienojieties šim te profilam. Tie, kas pirmo reizi skatījās, mēs ar Arturu Kleibaku esam Rīgas domas deputāti, un mēs šodien mums apmeklētāja diena. Šāds te kliedzošs gadījums gribētos teikt. Un te es domāju, ka šis var ļoti labi izgaismot visu, kas notiek mūsu visas tās tumšās, netīrās lietas, kas notiek medicīnas nozarē. Tā kā paldies, ka skatījāties, un noteikti turpinājums sekos šim tematam.